Kā batas izmēra laptops. No malas nepateiks, vai ne? Pēdējos pāris gados var novērot vienu itin interesantu trendu tieši laptopos. Un šis te Microsoft Surface Laptop Go 3 tam ir ļoti spilgts pierādījums. Laptopi virzās divos diametrāli pretējos virzienos. Vieni uzskata, ka tiem ir jābūt super jaudīgiem un ar ekrānu tuvāk 16 solām. Tur zin, visi šitie 15,6 un tie varianti. Bet otra galējība ir taisīt ļoti bateriju taupošus un mazus laptopus, kuriem ekrāna horizontāli tuvojas vai ir 13 solas. It kā jau šķiet, ka kas tur 3 solas, nekas liels nav, vai ne? Patiesībā īstenībā ir gan. Bet kas tad ir šis te Microsoft ražojums? Kam tas būtu interesants un cik tas maksā? Un par visu pēc kārtas. Konceptuāli šim te Laptop Go 3 būtu jābūt alternatīvai MacBook Air laptopiem. Un otrkārt pieejamiem un lētiem. Neviens no šiem mērķiem nav viegli sasniedzams un ir mūsdienās ar zināmiem izaicinājumiem. Pirmkārt, kāpēc šis tiek veidots kā konkurents MacBook Airam? Jo cilvēkiem patīk nelieli, viegli un ērti laptopi. Tādi, kuri, kā redzēja, bezmaz vai ieslīd kabatā. Labi, tas bija bišķi pārspīlēti, bet tomēr. Ne visiem ir nepieciešami gan 15 solu, gan gaming, gan vispār smagi laptopi. Mūsdienās lielāko daļu lietu var izdarīt arī ar kompaktiem un plāniem laptopiem. Un tā ir to pievilcība. Otra lieta ir uzbūves kvalitāte, jo MacBook vienmēr ir bijuši lieliski būvēti un Windows pasaulē ražotājiem, teiksim godīgi, ir gājis dažādi. Šis te, lai arī ir acīmredzami mazs, ir tik sasodīti blīvi veidots un būvēts, ka vispār nerada bažas par to, ka pēc kāda laika varētu kaut kāda izkustināta eņģe parādīties vai kādi citi stiprinājumi atteiktos. Alumīnija korpus ir nostrādāts, un šis arī izskatās ļoti, ļoti glīti. Jā, gaumes jautājums, bet, manuprāt, gan Microsoft logo, gan visa virsma ir perfekti nostrādāts, un pirkstu nospiedumu uz tā īsti nepaliek. Labi, kaut kāds tur varbūt kaut kādā brīdī paliek, bet ļoti viegli tos ir notīrīt. Es zinu, pa lielam viss ir perfekts un tīrs. Un, ja var ticēt specifikācijām, tad svarā šis ir pat vieglāks par jauno MacBook Airu. Tāpēc es teiktu, ka pirmās misijas ļoti svarīgu aspektu, kas ir uzbūves kvalitāte un vieglums, šis izpilda ar uzviju. Šis te laptops nākot arī 4 krāsās. Tiesa, Latvijā tirgotāji baigi laikam negrib riskēt uz citu krāsu iepirkšanu, un cik skatījos, tad visur ir tikai šie te pelēkie. Kas ir nedaudz skumīgi, jo noteikti, ka kāds vēlētos iegādāties arī citās krāsās, ja būtu tāda iespēja. No praktiskajām lietām šajā laptopā ir ietvertas galvenās, kas būtu kā minimums laptopam, kurš ir paredzēts ikdienas solim. Vienā pusē tam ir Microsoft Surface Connect ātrās uzlādes ports, otrā pusē tam ir USB-A ports, USB-C, kurš ir arī ar Power Delivery iekšā, jeb caur to ir iespējams lādēt arī ierīci un austiņu ports. Un es nesaprotu vēl joprojām, kāpēc Microsoft tik spītīgi turās pie sava lādēšanas porta versijas, jo es godīgi teikšu, ka šāda izmēra laptopam kaut ko lieki nesāt līdzi ir galīgi un totāli nevajadzīgi un bez mazvai pat noziegums. Un ja man ir iespēja izvēlēties starp vienu lādētāju telefonam, laptopam, austiņām, varbūt vēl kādai perifērijai, es pilnīgi noteikti neņemšu līdzi vēl vienu lādētāju tikai laptopam. Sorry, Microsoft, not sorry. Un USB-C ports, lai arī atbalsta Power Delivery, automātiski gan nenozīmēja to, ka laptops atbalsta arī Thunderboltu, bet, lādēt caur to var, tā ka tas jau ir plus. Arī klaviatūra laptopam ir ļoti ērta, lai arī ir nedaudz saspiesta dēļ laptopa kompaktiem izmēriem, bet kopumā uz tās rakstīt bija patīkami. Tiesa, tā neizgaismojas, un es esmu 100% pārliecināts, ka tas kādam varētu būt iemesls šo laptopu neizvēlēties. Man personīgi tas arī būtu iemesls šo atstāt malā un raudzīties kāda cita virzienā. Es uzskatu, ka laptopam pat 1000 eiro būtu jābūt ar izgaismotu klaviatūru kā minimums. Jā, es pamazām sāku aiziet uz tādu nedaudz kritikas sadaļu šim laptopam, jo tam ir pietiekami daudz dažādu sīku nianšu, kuras ir jāmin, jo kāds varētu to arī nepamanīt, kā, piemēram, minētā neizgaismotā klaviatūra. Un vēl viena šāda lieta ir tā displejs. Lai arī tas ir spilgts, tas pat nav Full HD, ir 1080p, bet maķinīt mazāks un ar neierastu ekrāna proporciju. Mums parasti ir ierasts 16:9, bet šim tā vietā ir 3:2, kas gan dod vairāk vertikālās vietas, kas ir ļoti svarīgi šādiem kompaktajiem laptopiem, bet displejs arī nav tas pats asākais. Jā, atkārtošos, ka šis ir ikdienas lietu darīšanai paredzēts laptops, kurā iespraudīsi dockstaciju vai dongli un tādā veidā strādāsi, bet šie sīkumi. Vēl viens tāds ir arī
principā saistīts ar skārienu palikni, kurš šķiet nedaudz par mazu un noteikti var atrast konkurentus, kuriem tas ir proporcionāli lielāks vai arī proporcionāli aizņem vairāk vietas zem klaviatūras. Un tas arī šķita nedaudz nogurdinošs tā spaidīšanā. Redzi, manuprāt, ir divu veidu lietotāji pasaulē. Vieni, kuri tā kā tepo uz palikņiem, bet otri, pie kuriem piederu arī es, kuri piespiež palikņu stūrus. Lūk, šie lietotāji nebūs sajūsmā par skārienu palikni. Microsoft paši šo te mazo laptopiņu pozicionē kā premium kvalitātes budžeta laptopu. Tomēr Latvijā cenas nevarētu nosaukt par budžeta. Cena neatspoguļo arī faktu, ka šim laptopam jau video ieraksta laikā ir 2 paudzes vecs procesors. Ok, taisnības labad ir jāsaka, ka Intel 14. paudzes stacionāro procesoru ir joks un krāpšana, un mobilie vēl nav iznākuši, un tie arī nav jaudīgāk konceptuāli pa 13. paudzi, tā vispārināt runājot, tātad, principā šim ir 1 paudzes vecs procesors. Un tas veiktspējas testos arī tomēr atspoguļojās. Bet kopumā jau laptops tiešām ir labs, padārgs, bet labs. Tā kamera ir normālā līmenī, nekas izcils, bet savu darbu viņu izdara. Lūk, arī piemērs no viena cita video, kurā šo kameru arī notestēja kā reiz. Tā, tests, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un sākšu ierakstu ar laptopa kameru. Šī gadījumā tas ir Microsoft Surface Go 3, lai tur redz apmēram, kā izstītos tāda vidusmēra kamera. Tas ir kopumā labi būvēts, tas ir viegls, tas ir ērts, bet tam ir savas blusas. Un noteikti, ka tas pircējs, kurš šo te nopirks apzinoties manis minētos trūkumus, beigās jau iemīlē šo laptopiņu, gluži kā mājdzīvnieku. Jā, tam ir blusas, jā, tas kasās, bet tas ir mazs un mīļš, un kluss un spīdīgs. Tieši tāpat kā manu video komentāru sadaļu. Tāpēc atstāj kaut ko tajā, tas patiks gan man, gan YouTube algoritmiem, bet visā citādi. Ar to arī šajā video viss. Links uz produktu, ja gribēs to iečekot, cik maksā šis un vēl viens nedaudz dārgāks variants, ir video aprakstā, un mēs ar tevi principā tiekamies jau kādā no nākamajiem video. Atā!